šoferu aplikācijas instrukcija pēc tam, kad viņš saņems piekļuves informāciju, kā nu kurš to praktizē. Viņš ir nolādējis aplikāciju no kādiem no storiem, viņš logojās iekšā ar mašīnas numuru un izdomāto paroli. Tā, lūk, viņš ir ielogojies iekšā, viņam pavarās šāds skats, kur ir settingi, opcijas, tripa numurs, mašīnas numurs, piekabas numurs, menedžera, vārds, uzvārds, ar iespēju zvanīt, informācija par kravu, lokācija, kilometru kalkulatori, un apakšā daļā viņam ir iespēja apskatīties visu maršrutu kopā, kā tad īsti izskatās. Sanumurēts 1, 2, 3 par stopiem. Tātad viņš redz ir iekraušanās 5 tonnas, 26.09, 5 metri. Tad viņš dodas caur Poliju. Uzspiežam, apskatāmies degvielas stops. Ja būtu norādīts piezīmes, tad arī varbūt degviela apjoms. Tad viņš ir iespējams piezūmēt, izlāde. Un šo karti menedžeram plānotājiem ir iespējams konfigurēt, pa kādiem ceļiem šoferim ir jābrauc. Nākamā apstāšanas vieta, tad čats, kur pagaidām tikai statusi nosūtās. Tātad tālāk zem 3 punktiem, saucamām opcijām, kas tam mums ir maršruta atjaunošana, aktīvie reisi, iestatījumi un izrakstīties. Atjaunināt, tas nozīmē to, ka varbūt vajadzēs kādreiz atjaunot esošo maršrutu. Šoferim tas ir iespējams to izdarīt. Tad ir atvērti reisi. Zem viens mašīnas varbūt vairāk atvērti reisi nenoslēgti. Līdz ar to tad viņi atrodas tur. Iestatījumi. Zem iestatījumiem mums ir valoda, atļaujas, tēmas krāsa un aplikācijas versija, kas varbūt arī citreiz ir noderīgi šoferim zināt, kur atrodas un ir atrodams. Tad, lūk, process šofers ir iepazinies ar visu informāciju. Viņš grib doties vai jau ir ieradies. Viņš spiež uz numuru 1. Augšējā labajā stūrī ir iespēja izvēlēties kādu no navigācijas veidiem. Ja ir uzstādīts, instalēts vai kaut kā savādāk. Protams, ja ir aplikācija, ja ir planšeti, piemēram, tiek izmantot, tad arī planšets ir iespējams nolādēt šo aplikāciju un izmantot. Lūk, šofers ir ieradies, ielādes vietā, ko viņš redz pieejamo adresi, GPS, tur ir referents, numuri, apjoms, tāpat tās viņam ir iespēja uzlādēt CMR, nofotografēt, uzlādēt. Tas nozīmē to, ka uzreiz uz web aplikāciju aizies visi nepieciešamie attachmenti, un menedžeris varēs apskatīt un apstiprināt un redzēt un tā tālāk. Tāpat arī kravas fotografiju iespējams uzlādēt. Lūk, un šofers to visu ir izdarījis. Mēs varam uzņemt bildi, pieņemsim. Mēs uzņemam bildi. Un parādās šādi, un tāpat tās arī ir ar kravas fotografiju. Apstiprinam, atzīmējam visu nepieciešamo informāciju. Šī informācija gan ir konfigurējama, ko mēs prasam šoferim, ko mēs neprasam. Šajā gadījumā mēs prasam visu, pat cik ir demo bāze. Lūk, un šofers apstiprina. Tā viņš seko šim darbu uzdevumu. Sakraujušies, esam informāciju nosūtījuši, dodamies tālāk uz uzpildi. Ir iespēja navigēt, mēs esam atbraukuši uz uzpildi, uz Kaunijā uz uzpildi Lietuvā, esam izdarījuši, apstiprinam.
tādā veidā dispečers seko līdzi šoferim, cik tālu reālā laikā viņš iesniedz. Un tas pats ir arī, viņš ir atbraucis uz piegādi, viņš izdara visas nepieciešamās darbības, viņš apstiprina, uzņem attēlu CMR-am, apstiprina, aizpilda visu informāciju un iesniedz. Tālāk jau menedžers apskatīs visu dokumentus, viņam ir iespēja izrakstīt rēķinu automātiski. Un nākamais plānotājs atkal turpina likt mašīnā kravas, un šoferis seko norādījumiem.